Es domāju, ka vienkārši runāt par to nav ētiski. Pat runāt nav. Viņiem nav jātaisnojas un jājūtās slikti, ka viņi ir saņēmuši vairāk. Viņi ir saņēmuši vairāk, bet viņi vienkārši izcils personības. Vienkārši ģeniāls, izcils personības. Un tā nauda, ko viņi saņem vairāk, tieši neko Latvijas sportā nerisināt, ja viņi vairāk nesaņemtu. Mēs noteikti uzsvērsim, ka neviens nevēlas likt sportistiem Bet sanāk, viņiem sanāk, gribot, negribot, paiet gads un atkal par to runā, un atkal par to runā. Bet tiešām tāda sajūta ir vēl parāds, beidz sportot. Tad varbūt jūs beidzot nerunāsiet par to, ka es tik daudz saņemu. Šis jau ir gadu desmitiem, mēs varam runāt. Kaut kur mēs varam tā aizdomājoties par to skaldību. Tātad Jānis. Tu zini, ka vienmēr viņa daudz. Jānis saņem prēmiju X, tad Pēteris saņem prēmiju Edgars Uldis saņem, Sandis saņem, Rolands saņem, pēc tam saņem prēmiju X. Nē, uz kopējā fona tā ir baiga lielā summa, ja? Un tad mēs sākam to, varbūt nevajag viņam. Bet izglītības ministrija reiz jau nepiešķīra, viņi tiesājās. Zaudēja, atkal lielāki izdevumi. Ja? Tur es negribu vienkārši tas, ko Edgars teica patiešām. Man brīžiem arī liekas tā kaut kāda skaldība, ka tam latvietim ir vairāk nekā man. Ja? Un runājot par paralimpiešiem, es ieteiktu, es apskatījos, labi, paralimpiskajās spēlēs daudz varēju skatīties, ja? Bet apskatīties, piemēram, hokeja finālu, ja? Un ceļu pēc tam padomājam. Un aizdomājieties, kā viņi tur sporto un ko dara. Tas, ka viņi spēj saņemties un sportot ar visām savām veselības problēmām un likstām, kur nav bijusi laime tev dzīvē, bijusi baigi labā. Aizdomājamies, jā? Tu aizēji emocionālā. Jā. Man hokejs uzsit baigi emocionāli finālu. Es arī skatījos, jā. Zini, kad tu redzēji šos kungus tur un... Novirzoties no tēmas, man likās, ka, es negribu nevienu aizvainot, man likās, ka labāk špīleri kustīgāk uz laukumu bija tie, kuriem nevis bija viena kāja, bet kuriem nebija abas kājas. Jā. Lai cik tas ciniski neizskanētu, jā, šobrīd.